Nākotnes parka eksperti piedāvās salīdzinošo testu – mobilie tālruņi un foto-video iespējas tajos. Mums ir 3 eksemplāri, kas bez tā, ka prot cilvēkiem piedāvāt internetu, sociālos tīklus un visas citas lietas, arī fotografē un filmē. It kā nekā īpaša, bet testa rezultāti izrādījās ļoti dažādi. Testa vide, protams, profesionāla fotostudija. Kā savulaik teicis Čerčils, un kas joprojām ir aktuāli, demokrātija ir šausmīga lieta, taču neko labāku cilvēks pašreiz nav izdomājusi. Līdz ar to, ja skatāmies no fotografēšanas iespējas pieejamības pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, tad, manuprāt, fotokamera telefonā ir pozitīva vērtējuma funkcija. Tā kalpo kā laba fotopiezīmju grāmatiņa, kas tev vienmēr un visur ir līdzi. Taču uz profesionālu attēlu kvalitāti neceriet. Testā tālruņa attēlu uzņemšanai piedalās 3 viedtālruņi – Sony Xperia P, Nokia 808 PureView, HTC One X. Lai novērtētu šo viedtālruņu sniegumu, veicām foto un video uzņemšanu dažādos gaismas apstākļos, pētījām ierīču piedāvātās funkcijas, analizējām iegūtos attēlus un, protams, novērtējām pašus tālruņus arī no dizaina un tiešās lietojamības viedokļa. Pirms ķeramies pie šo tālruņa apskates, lūk pāris komentāru no dažādiem ekspertiem par kameras vispārējo būtību un nozīmi mobilajā tālrunī. Tālrunis, kā ideja, nav tikai, ka jūs viens pats lietojat, ka jūs esat noslēgts stūrītī kaut kur, bet tas paver jums jaunas iespējas. Atbloķējat telefonu, uzņemat bildi, augšupielaidējat viņu šajos pakalpojumos un citi cilvēki viņu redz. Tieši tā, cilvēki aizvien labprātāk lieto telefonu kameru, lai uzņemtos attēlus ātri parādītu citiem. Kā tas parasti notiek? Un ir 3 galvenie veidi, kādā cilvēki to dara, ko mēs redzam no saviem datiem. Viens veids, viņš vienkārši viņu sūta caur e-pastu, kas ir ļoti viegli un izdarāms principā viens pūgas spiediens. Otrs veids joprojām plauks tāda lieta kā multimedija izziņa, kuras apjoma arvien pieaugu. Un trešais, protams, pats tāds redzamākais veids ir tas, ka visiem sociālajiem tīkliem parasti ir ērtas mobilo telefonu aplikācijas, gan draugiem LV ir šāda aplikācija, gan Facebookam, kurā arī ļoti daudz ir domāts par to, lai šo bildi būtu viegli pievienot un viegli ielikt savā profilā pie savas galerijas. Sveiciens kārtējā Nākotnes parka salīdzinošajā testā. Šodien mēs pētīsim viedtālruņos vienu konkrētu lietu – cik labi tie fotografē. Mēs atrodamies īpašās telpās Oļega Zernova fotostudijā, un kopā ar mani ir eksperts Juris Karlinskis, kuram ir 14 gadu fotogrāfu stāžs, un kurš ir arī vairāk nekā 100 dažādu tehnikas testu publikāciju autors. Juri, lūk mūsu testa dalībnieki. Ar kur mēs sākam? Jā, varbūt sāksim ar Sony. Jā, labi. Principā ļoti labs mini fotoaparātiņš, labs ekrāns, saulainā gaismā tu redzi, ko tu bildē, un ļoti ātra piekļuve fotoaparāta režīmam. Varbūt, ja runāt par problēmām, teiksim, kā jau fototelefoniem, viņiem ir problēma sarežģītos gaismas apstākļos strādāt. Teiksim, spilgtā saulē bildes kļūst blāvākas. Nav vairs sulīgums, kontrasts un tumšā telpa aptumšotā, ja? Bildes paliek graudētas. Šis tālrunis ļauj arī uzņemt normālas kvalitātes video. Vienīgi jārēķinās, ka tumšākā telpā automātiskais fokus būs manāmi lēnāks. Normāls telefons, kas varētu aizvietot zieptrauku, strādā ātri un labos gaismas apstākļos bildes sanāk tiešām labas. Vienīgais varētu būt ietilpīgāka baterija. Ķeramies pie nākamā. Lūk, Nokia. Nokia. Jā, principā pirmais fototelefons, kas ir veiksmīgs fotoaparāta un telefona krustojums. Jo tiešām zieptrauku var aizmirst mājās un strādāt ar šo telefonu. Jā, bet viņš ir lielāks, smagāks. Viņš ir lielāks, smagāks, bet te arī pēc dizaina var redzēt, ka viņam ir pilnīgi tā kā atsevišķi fotoaparātiņš iekšā. Juris uzslavē šajā tālrunī iebūvēto ksenona zibspuldzi, kas tumšā vidē darbojas ļoti labi, un arī spožā saulē tālruņa kamera uzvedas pārsteidzoši labi. Lai arī bildes zaudē savu košumu, tomēr salīdzinājumā ar citu tālruņa kamerām sniegums ir teicams. Kā trūkumu varētu minēt to, ka ar šo telefonu ir grūtāk padalīties ar safilmēto vai safotografēto materiālu sociālajos tīklos. Tā visi secinājumi par Nokia. Jā, uz šo brīdi izcils fototelefons. Vienīgais smags.
Un mums ir trešais testa dalībnieks, Baldais HTC. Jā. Viņam ir labas kvalitātes bildes, un kas ir interesanti, sarežģītākos gaismas apstākļos tieši spilgtā saulē. Viņam bildes sanāk diezgan sulīgas. Tumšos laika apstākļos, tur jau līdzīgi kā citiem telefoniem, viņam parādās šī problēma ar graudainību. Video uzņemšanas jomā HTC sniegums ir līdzvērtīgi labs pārējiem šī testa dalībniekiem, taču tumšākā vidē arī šīm tālrunim grūti automātiski fokusēties. Trūkums ir operativitāte, ar kuru mēs varam piekļūt fotografēšanai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka izvelkot no kabatas, mēs nevaram nospiest pogu un sākt strādāt, jo tādas nemaz nav. Mums ir jāatbloķē, jāgaida, kamēr viņš atbloķējas, un tad mēs varam tikai aktivizēt šo fotografēšanas režīmu. Un tavi secinājumi par šo tālruni? Jā, liels ekrāns, košas krāsas, daudz spēcefektu, vienīgais lēna piekļuve un nedaudz neērts pats fotografēšanas režīms. Nedēļu mēs esam strādājuši, pētījuši un fotografējuši. Juri, ko tu domā par fotografēšanu ar telefonu? Es domāju tā, ka tagad mēs esam pietuvojušies tam brīdim, kad mēs varam, teiksim, ziepietrauku arī droši aizmirst mājās un vajadzības gadījumā izmantot telefonu. Tas, ko nākotnē, teiksim, es gribētu redzēt telefonos ar fotoaparātiem, lai viņiem tomēr būtu iebūvēts optiskais zums, tas atrisinātu ļoti daudz problēmu. Lūk, analītiskais darbs nu ir veikts, mēs esam dzirdējuši ekspertu viedokli, un pirms es ķeros pie secinājumiem, varu vien pieminēt, ka tikai Nokia tālrunim no šiem pieminētajiem var ielikt atsevišķu atmiņas karti. Bet, nu, pie secinājumiem. Sony tālrunis vienkārši praktisks universāls, bet, diemžēl, ne ar ko nepārsteidz. Nokia tālrunis viskvalitatīvākie attēli. Pārējie tālruni ražotāji vēl tikai tiecās pēc tādas attēlu kvalitātes, bet viņš ir ārkārtīgi smags. HTC tālrunis, liels ekrāns, košas bildes, tur var rotaļāties ar fotogrāfijām, taču tam nav atsevišķa fotografēšanas poga. Bet, nu, atgriežamies studijā. Testa rezultātus esam apkopojuši, kā jau ierasts ļoti kompakti, un tagad pasniedzam balvas. Nākotnes parkā atzinība tiek Sony vietālrunim, jo tas ir viegls, kompakts un tam ir fotografēšanas poga. Nākotnes parka testa labākais ir Nokia, kurš kaut arī pasmags, tomēr fotografē un filmē vislabāk.